Kompensējumu zāļu pieejamība pacientiem Latvijā pat labi nav apmierinoša un nepieciešams rast risinājumu situācijas uzlabošanai. Tā kompensējumu medikamentu jautājumiem veltītā konferencē secināja nozares profesionāļi. Viena no problēmām ir arvien trūkstošais finansējums. Tomēr eksperti uzsver, šodien ieguldot medikamentu kompensēšanā valsts rīt ietaupīt izmaksas, ko rada ielaista slimību ārstēšana un darbspējīga iedzīvotāju zaudēšana. Piemēram, ja kardioloģijā mēs ieguldam medikamentu ārstēšanā kardioloģijā 4 miljonus papildu latu, tas nozīmē, ka var tikt ārstēt pie 100 000 jaunu pacientu, kontrolēt slimības, un tādējādi mēs iegūstam vairāk kā 350 dzīves gadus. Katru gadu Latvijā iegūstam 350 dzīves gadus. Mēs aizkavējam darbspējīgo cilvēku nomiršanu. Kā atzina nozares pārstāvi, bieži pacientiem nākas sastapties ar situāciju, kad lētākais pieejamais medikaments aptiekā nav pieejams. Ja ārsts izrakstīs šo konkrēto medikamentu, pacientam saskaņā ar likumu nav arī iespējas to aizvietot ar nākamo lētāko medikamentu, piemaksājot trūkstošo summu. Par aptiekām, kāpēc viņu nav un cik viņu nav, es esmu saskārusies ar problēmu, ka šāda informācija vispār nav pieejama. Ja es runāju ar farmaceitiem un uzdodu jautājumus, cik bieži ir tie gadījumi, piemēram, kad nav šis lētākais referentais medikaments, tad viņi saka katru dienu. Tātad es varu vienkārši teikt bieži. Un tik ļoti bieži es domāju, ka apmēram mēs runājam par 1/5 vai 1/4 gadījumu. Iemesli zāļu trūkumam katrā gadījumā esot individuāli. Situācija skaidri izprast traucējot tas, ka nav informācijas par aptieku un zāļu lieltirgotavu rīcībā esošajiem krājumiem. Ražotāju pusē izskanējis arī viedoklis, ka kompensējamo zāļu cenas Latvijā ir tik zemas, ka ražotnēm šos medikamentus Latvijai piegādāt vairs nav izdevīgi. Vienu laiku absolūti zemākā cena bija nevis politikas droši vien, bet viņas realizācijas pašmērķis. Šī ziņā Latvija, un tā skaitā arī veselības ministrija, sasniedz ļoti labs rezultāts. Ja šodien paskatās daudzas valstis Latvijas cenas kompensācijas sistēmas ietvaros, izmanto kā references cenas, mūsu lētākie medikamenti, pat cik viņi tiešām ir lētāki, sāk aizplūst uz citām Eiropas valstīm, kas pacientam rada riskus par medikamentu pieejamību. Nozares pārstāvji uzsver, ka situācijas risinājumi būtu jāmeklē sadarbojoties ražotājiem, tirgotājiem un valsts institūcijām. Būtiski būtu panākt, lai kompensējamo medikamentu sistēma ir stabila un tās budžets tiktu plānots vidējā termiņā. Tam būtu jābūt skaidram un paredzamam visām iesaistītajām pusēm.